dažādas bezspoguļu kameras ar maināmu optiku cirkulē mums jau pietiekami ilgu laiku. Taču, ja mēs apstāmies ražotāju piedāvājumu, vai tas būtu Panasonic, vai tas būtu Samsung, tad parasti šīs kameras gan dizaina ziņā, gan arī to lietošanas ziņā vairāk tuvinās spoguļu kamerām. Proti, tas ir paredzēts cilvēkam, kurš grib spoguļu kameras iespējas tikai mazākā korpusā, vieglākā korpusā. Diezgan ilgu laiku tā starpa starp spoguļu kameru vai spoguļu kameru bez spogulu un kompaktu kameru tā arī palika neaizpildīta. Proti cilvēkam, kurš vēlas kompaktu kameru, bet jau ar spoguļu kamerai tuvu attēlu kvalitāti, viņam nebija viegli sameklēt savu piemērotu kameru. Šodien Next testā tieši tāda kamera ar kompaktu kameras apkalpošanas vienkāršību un jau spoguļu kameras līmeņa attēlu kvalitāti un iespējām. Tā ir Olympus EPL1. Atšķirībā no divām citām Olympus pen sērijas kamerām, šī ir nedaudz vienkāršāka apkalpošanā un apmēram 100 latu lētāka. Ar ko tad viņa atšķir? Lai arī pirmā brīdī šī kamera šķiet ļoti līdzīga divām citām Olympus pen sērijas kamerām, tomēr ir savas atšķirības un savu iemeslu, kāpēc šī kamera ir apmēram 100 latu lētāka no vienas puses, no otras puses šī kamera ir vienkāršāka apkalpošanā, tā neprasa tik lielu sagatavotību no fotografa, kā tas ir spoguļu kameras gadījumā. Pat ne spoguļu kameras, vai vismaz kameras, kuras apkalpošana ir organizēta tā, kā tas ir spoguļu kamerai. Nedaudz pamainījies korpus, ir pazudusi virkne pogu. Ja atceramies, EP1 un EP2 bija atsevišķi riņķveidi slēdzīši dažādu iesatījumu veikšanai, šeit tā nekā nav. Tāpat nav arī skatu meklētāji. Tiesa, ja mēs noņemam šo plasmasas vāciņu, tad mēs redzam pieslēgu vietu, kurā var pieslēgt vai nu elektronisko skatu meklētāju, vai arī ārējo mikrofonu, stereo mikrofonu. Tas, kas ir nācis klāt, salīdzinājumā ar EP1 un EP2, ir zīspuldze, kurā, protams, jums noderēs. Tāpēc tam var noderēt ne tikai savu tiešā pienākumu veikšanai, bet šīs izpuldes var kalpot arī kā starteris citām ārējām izpuldzēm. Viens patiešām noderīgs jaunievedums ir atsevišķa poga video ierakstu veikšanai. Kā zināms, pēdējā laikā arvien biežāk video materiālus mēs filmējam ar fotoaparātiem, un tas pat notiek arī profesionālā, pusprofesionālā līmenī. Virkni reklāmas klipi tiek filmēti ar fotoaparātu, tāpēc, ka tas ir lētākais veids, kā dabūt video kameru ar maināmu optiku. Ja jautāsiet, kāpēc šī kamera maksā 100 latu lētāk nekā Olympus EP1 vai EP2, tad atbilde ir meklējama virknē lietu, kuras ir risinātas ar nedaudz lētākiem materiāliem un lētākām metodēm, kā tas ir šajās EP1 un EP2 kamerās. Viena no tām ir lētāka M-Zuiko objektīvu versija, kurai ir plastmasas stiprinājums, nevis metāla, kā tas ir dārgākajām kamerām. Cita lieta ir pazudušas virkne kontrolpogu, tā pašā laikā, kas ir arī labi no otras puses, jo tas ir vienkāršāk cilvēkiem, kuri nevēlas daudz un bieži mainīt iesatījumus. Viņi vēlas vienkārši ņemt un fotografēt un vēlas, lai bildes būtu skaistas un izdotos. Līdzīgi kā pārējās Olympus pen sērijas un daudzās bezspoguļu maināmas optikas fotokamerās, arī Olympus EPL1 tiek izmantots mikro 4/3 objektīvs. Šobrīd ir pieejami 11 šāda standarta objektīvi,
bet ar atbilstošu pāreju var izmantot arī parasto 4/3 objektīvus. Pie tam autofokus un darbosies. Cita lieta, ka vairāki no lielajiem, ja mēs tā varam izteikties, lielajiem 4/3 objektīviem nav īsti paredzēti darbam ar autofokus, kas darbojas uz kontrastu metodi. Un tāpēc var gadīties, ka viņi atsevišķi no viņiem strādā palēni. Taču galvenais, ko iegūst cilvēks, nopērkot šādu kameru, nevis kompaktkameru, ir lielāka izmēra matrica, kas nodrošina labāku attēlu, un jo īpaši tas samanāms, ja mēs fotografējam nepietiekami apgaisojuma apstākļos. Jo visiem zināms, ar ziepju trauku mēs paņemam, nofotografējam Ziemassvētku pasākumu bērndārzā vai skaistu vakara skatu, un pēc tam skatāmies, ka attēla trokšņa līmenis ir tāds, ka šo bildi, internetā varbūt mēs varam izkarināt, bet drukāt un likt pie sienas, laikam mēs tomēr nevēlamies. Ņemot vērā, ka šo kameru tiks aprakstīta arī nākošajā žurnāla X numurā, es tehniskās niansēs daudz neiedziļināšos, bet parādīšu to, ko tekstā izstāstīt jums nav iespējams. Un tās ir lietas, kas ir tieši orientētas uz cilvēku, kurš nav profesionālais fotogrāfs, kurš vienkārši grib labas bildes. Viens no interesantākajiem jaunovedumiem ir Olympus AI auto fotografēšanas režīms, kas patiesībā vienkāršos vārdos fotoaparātu lietotājiem izstāsta to, ko fotoliteratūrā raksta garās grāmatās. Proti, nospiežam izvēlnes pogu un redzam vairākas lietas, kuras varam iesatīt. Pie tam tie nav iesatījumi, kuros tiek izmainīti fotogrāfijas kaut kādi raksturlielumi, līdzīgi kā tas ir daudzās video un fotokamerās, ka mēs varam nofotografēt melnbaltu attēlu, varam uzlikt sēpijas efektu. Patiesībā tas nozīmē, ka mēs īstenībā sabojājam uzņemto bildi, jo atgriezt šo uzlikto efektu atpakaļ vairs nav iespējams. Šai gadījumā šie iesatījumi tiek veikti tikai ar fotogrāfiskām metodēm. Proti, ja mēs izvēlamies mainīt spilgtumu, patiesībā tas nozīmē mainīt ekspozīciju. Ja mēs izvēlamies mainīt krāsu attēlojumu, patiesībā aiz tā slēpjas baltā balanses iestatījumi. Ja mēs izvēlamies izpludināt fonu, patiesībā tas nozīmē darboties ar asuma dziļuma iestatījumiem, proti mainīt diafragmas atvērumu un iegūt vai nu lielāku vai mazāku asuma dziļumu. Savukārt, izteikt kustību, tas nozīmē, vai mēs vēlamies, lai ātri kustoši objekti būtu ar izplūdušām kontūrām, tādējādi piešķirot bildei zinām tādu dinamisma devu, vai arī mēs vēlamies, lai pat pie ātras kustības kustošos objektu malas būtu asas, kas savukārt noderēs, teiksim, sporta fotografijā. Kopumā var teikt, ka šī kamera atstāja patiešām labu iespēju. Pie visa tā, ka viņi maksā praktiski 400 lati, ar šādu komplektāciju, šādu 14 līdz 42 mm mērogumeņas objektīvu. Tas uzskatāms par pietiekami labu un pietiekami saprātīgu ieguldījumu cilvēkam, kurš nevēlas tēlot to, kas viņš nav, proti viņš nevēlas tēlot fotogrāfu ar milzīgu spoguļu kameru. Tā pašā laikā viņam būs mainām optika, viņam ir jau respektējama izmēra gaismjūtīgā matrica, kas viņam dod pietiekami zemu attēla troksni pat pie salīdzinoši lielām ISO vērtībām. Par to, kā šī kamera filmē video un ko ar to video mēs varam iesākt, es pastāstīšu nedēļas 2 vai 3 vēlāk.